Hei, hei! Sveiciens visiem! Te es Regīna un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem video ieraksts. Iznācu laukā, domāju, ierakstīšu šo video vēl dienas gaismā un kā bija, kā nebija. Pēkšņi attopos, kā saulīte ir norietējusi. Paliek tumšs. Nu jā, ir kā ir. Kā jums gājas visiem pa šo laiku? Sveiciens visiem jums 1. septembrī, tikko pabija šajā 1. septembrī un ar jauno mācību gadu. Sveiciens visiem jaunajā mācību gadā, jaunā mācību gada sākumā. Vai tie esat jūs, kas iet skolā, vai tie ir jūs bērni, kur iet skolā, vai draugi, paziņas, radi. Vēlu jums visiem tādu jauku un tādu nepārslogotu un nepārpūlētu mācību gadu. Nu tādu, ka jūs nepārpūlaties pārāk ļoti, un ka jums nav jāpārpūlas pārāk ļoti šajā mācību gadā. Es tā padomāju, šis noteikti nebūs tas labākais reklāmas video priekš skolas, bet es tā ik pa laikam iedomājos, ko tad no visiem skolas gadiem un no tā, ko es iemācījos, es dzīvē pašlaik pieaugusi esot izmantoju un ko man nākas pielietot dzīvē. Un ir viena liela daļa no tā visa, ko skolā mācījos, kam es neredzu nekādu pielietojumu. Tāpat laikā ir lietas, kuras es būtu gribējusi, lai vairāk tiktu mācītas skolā, bet tās netika mācītas. Tā kā es droši vien būšu viena no tām nedaudzajām pieaugušajām, viens no tiem nedaudziem pieaugušajiem, kurš nevērtē tik strikti un augsti mācīšanos, tādu vispārīgu mācīšanos kā tādu. Man patīk šī individuālā pieeja mācībām kā tādām, ka mēs varam mācīties to, kas mūsu sirdī patīk, ka mēs mācāmies ar prieku, ka tas mums dod tādu piepildījuma sajūtu, tas, ko mēs mācāmies. Un ka tas nenāk ar tādām grūtībām un ar piespiešanos. Klavieru nodarbības ir viens, kuras es atceros, ka man nebija tās labākās attiecības ar skolotāju, un līdz ar to arī man šajās klavieru nodarbībās negāja tik labi mūzikas skolā mācoties. Un pēc tam man šķiet kādas 3-4 gadus es vispār, man liekas, pie klavierēm nepiesēdos klāt, ka tas manī tādu prieku nedeva. Ir daudz un dažādu faktoru šīm mācībām kā tādām. Nu, lūk, bet, un tālāk es saku, un vēlu jums visiem tādu nepiespiestu un vieglu un tādu jauku šo mācību gadu, tā ka jūs varat izbaudīt to, ko jūs mācāties un šo mācību procesu, ka tas tāds viegls ir. Nu, lūk, par ko es šodien mazliet gribu vairāk parunāt, ir par vienu tādu teicienu, kuru kāda mana draudzene ne draugos, bet šajā
amerikāniskajā variantā, draugu mājaslapu variantā, Facebook rakstīja. Un šī ideja ir tāda, ka, es ceru, ka es pārtulkošu tā pareizi, adoptējot viena bērna adoptēšana neizmainīs pasauli, bet šim bērnam, kurš tika adoptēts, un kurš tiek adoptēts, viņa pasauli tas izmainīs pilnībā, un izmaina pilnībā. Un tas varbūt šķiet tāds ļoti, ikdienišķs vai neikdienišķs vai kāds teiciens, bet es zinu, ka šis cilvēks, šī mana draudzene ir adoptējis 2 meitenītes no Dienvidāfrikas, un es redzu atšķirību to, kāda ir šajos bērnos, atšķirībā no tiem bērniem, kuri ir piedzimuši ģimenē ar vecākiem un dzīvo ar vecākiem. Un es esmu pieskatījis bērnus, vismaz kādās 20 ģimenēs, ja ne pat vairāk, dažādās pasaules valstīs. Un šīs 2 meitenītes pavisam noteikti viņās ir kaut kas savādāks nekā jebkurā citā ģimenē, kurā es esmu bijusi un ar bērniem strādājusi. Un ko šis teiciens man lika tā aizdomāties, un es gribētu, lai jūs arī aizdomājaties pie tā. Šīm konkrētajām meitenītēm, šīs konkrētās meitenītes, viņām šobrīd ir 3 un 5 gadi. Ko es redzu viņās ir, ka viņas ir tik šausmīgi, tik ļoti pateicīgas par visu. Maziņas būdams, viņas saka paldies, ne katra teikuma galā, bet gandrīz katra teikuma beigās. Tas viņām nav jāatgādina. Viņās ir milzīgs dzīves prieks par visu. Viņa pat mazākais zāles stiebrīņš, mazākā kustība, mazākais notikums viņās rada tik milzīgi lielu prieku. Un ko tas tiešām kā šai teicienā, ka šī bērna pasaule pilnībā mainīsies, kaut arī bērna adoptēšana nemainīs neko varbūt lielu pasaulē kā tādā, neapturēs zemestrīces vai neapturēs viesuļvētras. Un tad es iedomājos, cik bieži mēs pievēršam uzmanību tam, kā mūsu vārdi un kā mūsu darbi kādu iespaidu atstāja ikdienā uz citiem cilvēkiem vai uz pasauli kā tādu, dzīvnieki, koki. Es atceros labu laiku atpakaļ, es lasīju skanošo ciedrus, droši vien kāds 11 gadus vai atpakaļ, kad es vēl Latvijā dzīvoju. Un tur bija tas viens stāsts par ķiršu koku, kurš deva man liekas, ka vienu ķirsi, un es neatceros konkrēti, kā tas viss tur gāja, tas stāsts, bet tā doma bija tāda, kad viens pieskāriens šim ķiršu kokam bija devis tik daudz spēka, lai šis un prieka, kad šis ķiršu koks izaudzēja vienu ķirsi, un kaut arī tas šķita, ka tas ir tikai viens ķirsītis, viena oga, ka tas jau bija daudz, un ka tas bija kā pateicība, prieks par to, ka kāds šim ķirsim ir pievērsis uzmanību. Un tad man ienāca prātā, katru dienu mēs darām kaut ko, mēs staigājam pa šo zemi, mēs pieskaramies, mēs elpojam gaisu, mēs redzam sauli, mēs redzam lietu, mums ir koki, mēs pieskaramies koku lapām vai ziediem, mēs runājam ar cilvēkiem. Cik daudz mēs pievēršam uzmanību to, ko mēs sakām un kā mēs sakām. Viens smaids varbūt mums neko daudz nenozīmē, šķiet, ka tas tāda ikdienišķa lieta mums uzsmaidīt kādam, bet šis cilvēks, ka mēs uzsmaidam, nepazīstams cilvēks, piemēram,
šis smaids varētu būt vienīgais smaids, ko viņš tajā dienā ir saņēmis, un ka tas viņam palīdz šajā dienā izdzīvot vai pārdzīvot kaut kādu, varbūt šis cilvēks iet cauri pašlaik dzīvē kaut kam kādam smagam notikumam. Un